Studiju noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi video versija. Pirmā daļa – lapas noformēšanas sekcijas stili. Gatavojot savu darbu, jūs varat savās lietvedībās vai savu struktūru vienību mājaslapās atrast sagatavas titullapām katram līmenim, kādu jūs gribat. Piemēram, šeit jūs redzat studiju darba titullapu. Šī titullapa piedāvā jums vairākas iespējas. Pirmkārt, jau sagatavots vieturi priekš darba nosaukumiem un dažādas informācijas, kur ir nepieciešama jūsu titullapā, tāda kā studiju līmenis, programma, apmācības veids un tā tālāk. Dažās vietās, kur tas ir iespējams, tiek piedāvāts iznirstošie logi ar izvēlēm, pārējās vietās jums ir vienkārši lauki, kurās ir jāievada vārds, uzvārds vai nosaukums manuāli. Šādi mēs sākam mūsu darbu. Nākamais, kas vēl ir labi, kad ja jūs lietojat šo sagatavu, ir tas, kad jums ir jau sagatavot papildus noformēšanas nosacījumi, kas ir domāti mūsu nolikumā. Pirmais, ko es varu pārbaudīt layout izvēlnē pie Page Setup, jums ir ielikts pareizās malas 3322 jūsu dokumentam, kā arī ir ieliktas lapas izmērs A4, kas būtu obligāti jāpārbauda, ja jūs plānojat veidot visu no nulles. Tad šī sagatave ir vispārēji sagatavota priekš visāda veida darbiem, tāpēc dažos gadījumos jums vajadzēs manuāli pašiem nomainīt šo sadaļu Pages, kurā jūs pasakat, ka šīs malu izmēri viņi ir spoguļu versijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrā otrā lapā viņi mainīsies vietām. Ja sākumā bija kreisā labā, tad būs labā kreisā. Jo šis maina veidu, kā jūs iesienat un printējat ārā savu dokumentu. Pirmais variants normal nozīmē, ka jūs printēsiet uz vienas lapas puses katru lapu, un otrais variants mirror margins nozīmē, ka jūs printēsiet uz abām lapas malām. Skatoties, kā jums tas nolikumos ir rakstīts. Tad izvēlēsimies mirror margins mūsu gadījumā, nospiežam OK. Nākamais, vēl šīs dokuments uzreiz piedāvā pamatstilus iestātīts ar papildu iespējām, kuras mēs mazliet paši pārformatēsim vēlāk, tāpēc kopumā ir ieteicams uzreiz meklēt sagataves un uz tā balstīt savu darbu izstrādi. Pirmais, ko jūs izdarīsiet pēc tam, kad pārbaudīsiet lapas izmērus, ir izveidosiet sekcijas. Jūsu dokuments vienmēr sastāvēs no vairākiem elementiem. Titullapa ir viens tāds elements, tad būs satura lapa, tad būs ievads, jūsu dokumenta saturs, tālāk būs secinājumi priekšlikumi, bibliografiskais saraksts, varbūt pielikumi un tā tālāk. Katrs no šīm elementiem varētu būt savādāk noformēts vai uz to varētu attiekties kādi īpaši nosacījumi, tādi kā lapas numerācijas neesamība vai esamība. Lai to izdarītu pēc iespējas pareizāk, atrodoties šeit, šī dokumenta, šīs lapas pēdējā rindā, šeit rindkopā, izveidot jaunas sekcijas. Tad kā mēs to darām? Mēs ejam uz layout izvēlni un šeit ir podziņa breaks, nospiežot, kuru mēs varam dabūt lūk šo opciju section breaks next page un nospiežam šo lietiņu. Tā rezultātā mums parādās jauna lapa šādi. Pievērš jūsu uzmanību, ka kursors nobīdās pa vidiņam uzreiz, jo pēdējā rindkopa šeit arī ir centrēta. Tad to vienkārši ir jāpatur prātā, ka tā tas notiksies. Nākamā svarīga lieta, kuru es iesaku arī izmantot, kad jūs veidojat savus dokumentus, pie home izvēles ieslēgt lūk šo ķeksīt show and hide. Šādā veidā, lai jūs varētu redzēt arī neredzamos elementus, kuri dažreiz varētu jums sabojāt dzīvi, ja jūs nesaprotat, kas notiek ar lapu, kāpēc kaut kas izbīdījās, kaut kas nav tā kā vajag, tad ieslēdzam šo te un paskatāmies, ko dara neredzamie elementi jūsu dokumentā. Un kā mēs redzam šeit,
Lūk, šeit ir simbols paragrafs, rindkopa, kur atrodas ne tur, kur viņi būtu jābūt. To mēs varam mierīgi izlabot, vienkārši izņemot ārā centrā, un jau ir labāk. Tālāk, šeit es uzreiz sev piezīmēju, ka tas būs saturs. Es rakstu saturs. Enter, šeit man būs plānot saturs. Tad es atkal layout, breaks, next page un izveidoju vēl vienu sekciju. Un breaks, next page izveidoju vēl vienu sekciju. Un šeit man būs bibliografiskais saraksts. Lūk šādi. Tad man ir izveidots vairākas sekcijas priekš satura, priekš mana dokumenta un priekš bibliografiskā saraksta atsevišķi. Vēl, protams, es varu šo visu iedalīt vēl sīkāk. Dažreiz tā ir laba ideja, tad uztaisīt vēl vienu priekš ievada un vēl vienu priekš secinājumiem. Ja? Šādi to arī var izdarīt. Tad mums šeit, redzam, tagad ir vairākas sekcijas. Tālāk, kad ir izveidotas sekcijas, kas tagad palīdz jums jau vienā dokumentā veidot secīgi to, kas jums ir ko jūs gribat tur rakstīt, nākamā daļa ir ievietot lapas numerāciju. Pēc nolikuma mēs zinām, ka numeram ir jāatrodās augšējā labajā stūrī, šeit. Līdz ar to mēs varam aiziet uz Insert izvēlni, un šeit labajā malā ir Page Numbers, Top of the Page, un no saraksta mēs varam izvēlēties, lūk, šeit labo malu. Nospiežam šo lietiņu, un varam redzēt, ka katrā lapā labajā pusē augšā mums parādās lapas numuri. Tas, ko jūs redzat šeit, un ko jūs pamanat, ir tas, ka neskapēc viņa nav uz tās pašas līnijas. Un par šo lietiņu atbild mūsu noformēšanas nosacījums, kuru mēs ielikām iepriekš, ka mēs printējam uz tās pašas lapas abām malām. Un tas nozīmē, ka vienā pusē kreisais ir kreisais, otrā tas jau ir labais. Tad malu izmēri mainās katrai otrai lapai. Šeit mums ir 3, 2, un šeit mums ir 2, 3 no šīs puses. Tāpēc, ka tas atrodas otrajā lapas pusē. Tad, kā mēs tiekam galā ar šo situāciju? Tad mums sanāk, ka uz kādas no lapām numeram ir jābūt labajā pusē, un tajā pašā brīdī otrajā gadījumā, otrajā lapā jābūt uz kreisajā pusē, un tā tālāk. Tad, lai atrisinātu šādu veidu problēmu, mēs varam paļauties uz sekcijām un mūsu iepriekš izveidotiem nosacījumiem. Pirmais, ko mēs daram, kad esam izveidojuši mūsu numerāciju lapā, mēs tiekam līdz headeram un footeram. Lūk, parādās jauna izvēlne, design, un šajā izvēlnē ir lūk šādi ķeksīts different, odd and even pages. Tad, ja mēs nospiežam šo ķeksīti, tad redzam, kas mainās mūsu dokumentā. Mums parādās lūk šādi odd page header, section 1, un even page header, section 2. Tad mums lapas sāk dalīties uz pāra nepāra. Un tagad, ko mēs redzam šeit, ka nepāra lapās numeriem ir jābūt labajā pusē, kas ir pareizi visos gadījumos, bet pāra lapās kreisajā pusē. Tad uzreiz redzam, ka ieliekot ķeksīt different, odd, even pages, mums pazuda numuri no pāra lapām, jo tagad priekš šīs lapas mēs liksim numurus no jauna. Un turpat izvēlnē design, jums ir iespēja ielikt numurus, page number šādi, un šeit var izdarīt arī top of the page, bet šoreiz jau kreisā puse. Lūk šādi. Un tad mums parādās šeit mūsu numurs, un tagad viņi atrodas mūsu dokumenta dažādās malās, bet neaizmirstam vienmēr kritiski skatīties uz to, ko esam izdarījuši, un šeit redzam, ka mūsu lineāls augšā parāda to, ka šis numurs nav līdz galam pašā kreisajā pusē, jo ir spēkā atkāpe,
kura ir ielikta šajā dokumentā, tāpēc mēs šo lietiņu skaisti nobīdam uz šajien, vai izņemam atkāpi caur home paragraph, jebkurā gadījumā mums ir jāpabīda šis numurs līdz pašai kreisajai maliņai, lūk šeit, kur tas pelēkais fons sākas, un tad viss mums sanāk perfekti pareizi, un esam pabeiguši mūsu dokumentu. Šādi. Ļoti labi. Kad esam pabeiguši ar numerāciju, tagad arī ir jātiek vaļā no numuriem, jo dažām lapām numuri vispār nav vajadzīgi. Tādos gadījumos, kā piemēram titulapā, numurs nav vajadzīgs, un saturam arī numurs nav vajadzīgs, numuriem ir jāsākas ar ievadu. Kā to var izdarīt? Šeit mēs jau sākam darboties ar mūsu sekcijām. Tad, ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka katrai sekcijai savs numurs, sekcija 2, sekcija 1, un tad mums ir šeit sekcija 3, un vēl mēs redzam, ka tas tiek sadalīts pēc kārtas skaitļa, pāra un nepāra. Tad, kā tas izskatās mūsu gadījumā šeit? Tad, ieliekot kursoru šeit, Words zina, ka te ieliek trīnieks, nevis tāpēc, ka te ieliek trīnieks, bet tāpēc, ka iepriekšējā lapa ir 2 un iepriekšējā nepārlapa ir 1. Un par šo darbību atbild design izvēlne link to previous. Tad, ja es šo lietiņu atslēdzu link to previous, lūk, te vārdiņš semis previous, es viņu atslēdzu, tad tālāk sanāk, ka šī trešā sekcija nepārlapās vairs nav saistīta ar iepriekšējo, un es varu mierīgi aizbraukt līdz šim numuram 1 un to izdzēst. Šādā veidā, un tas pazūd mums no pirmās lapas, bet trešajā lapā paliek aktīvs. Tas pats notiek šeit. Es nevaru vienkārši izdzēst šo divnieku. Man ir jānobrauc līdz 4. sekcijai, kas man bija izveidota šeit. Jāpasaka, ka link to previous man neinteresē. Viņš sākas no jauna, un tāpēc šeit otro lapu es varu izdzēst. Un šādā veidā man sanāk, kad pirmajās 2 lapās numuri nav, un nākamajās lapās numuri parādās 4, 5 un tā tālāk viņi iet 6 uz leju katrā gadījumā tā kā vajag. Lūk šādi. Esam pabeiguši lapu noformēšanu, esam pabeiguši numerāciju lapām, tagad ir jāparunā par teksta stiliem. Mūsu dokumentā jūs visbiežāk izmantosiet tikai dažus stilus, jo tie būtu vai nu parastais teksts, vai nu daļu nodaļu un apakšnodaļu virsraksti, un vēl varētu būt dažādi elementu virsraksti, par kuriem mēs runāsim vēlāk. Tad galvenais, par ko ir jāatcerās, ka pēc būtības jūs pagaidām šajā posmā interesē 4-5 stili. Kā viņus iestātīt? Sagatavējās, kurus jūs saņemsiet, jums šie stili jau būs sagatavoti līdz kaut kādai pakāpei vispārīgai, un tad jūs varēsiet viņus pietaisīt vai pielāgot papildu vajadzībām, kādi jums varētu rasties. Home izvēlnē labajā pusē pie Styles izvēlnes jums ir lūk šāds loks ar visiem stiliem, kur ir pieejami, un ja jūs nospiedīšat uz šo ķeksīti, tad jums parādīsies lūk šāds loks, kuru jūs varat izvietot šeit. Tad pirmais sākam ar normālu stilu un paskatīsimies, kā viņš izskatās. Tad, kā formatēt stilu, labais klišs virsū, modify un skatāmies. Tad es pasvītroju, ka šai brīdī jums nevajag tekstu savā dokumentā. Jūs šo taisat ar tukšu dokumentu, tikai sagatavi titulapai, vispārējais nav vajadzīgs, jo šeit jūs sagatavojat visu, kā izskatās jūsu dokuments pagaidām. Tad pirmais, ko mēs sākam, ir teksta stils, un tas būtu Times New Roman. Izmērs parastais ir 12 parastiem tekstam. Izlīdzinājums obligāti ir Justify. Un pie Format Paragraph jūs vēl varat iestātīt pāris svarīgas lietiņas. Un pirmā no šīm lietiņām ir atkāpe. Indentation. Ja, tā atkāpe ir first line. Jūsu dokumentā katra rindkopa sāksies ar atkāpi. Tālāk, starp rindkopām nav papildatkāpes un izmērs starp rindiņām ir 1,5 līnija. Tad tas ir iestātījums, kas šeit ir ielikts, tas ir pareizs, jūs ar viņu varat darboties tālāk. Ok, tā izskatās normāls stils.
Tālāk, jums dokumentā varētu būt daļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti. Par tiem atbild stili heading 1, heading 2, 3. Lūk, šeit viņi ir. Tad kā viņus iestātīt? Labas klišas virsū, modify. Ko mēs šeit redzam? Times New Roman 16. burtu izmērs priekš daļu nosaukuma, boldēt, centrēts. Tālāk, format paragraph. Pirmais, ko pārbaudam, ka mums nav atkāpes, jo atkāpe nav vajadzīga, tā kā teksts ir centrēts. Nākamais, šeit. Nav ieteicams, lai jūsu virsraksts būtu garāks par vienu rindiņu. Bet, ja gadījumā, ja tāds ir, jūs nevarat viņu samazināt un uztaisīt viņu īsāku, tad šeit astarp starp rindiņām ir tikai viena līnija, nevis pusotra, lai neveidot pārāk piegrūžot savu lapu. Ja, tad šo mēs nomainām. Izmērus pēc teksta liekam 12 punktus. Tad pēc virsraksta ir jābūt 2 punktu atstarpēji nākamajam tekstam. Tad tā izskatās mūsu heading 1 stils. Ok. Heading 2, modify. Tas pats, Times New Roman, šoreiz 14. burtu izmērs, centrēts arī format paragraph. Šeit tā pati ideja ar atkāpi, viņa nav jābūt, tā pati ideja viena līnija. Ja mums ir 2 rindiņas, kas arī nav ieteicams, un tagad mums seko lūk šāds nosacījums šeit. Pirms mūsu virsraksta ir jābūt 24 punktiem garēts atkāpēji pēc 12. Tad šeit ir jāpasvietro, ka šie 24 punkti viņam ir jābūt pirms iepriekšējā teksta. Un tas teksts ir rindkopa, nevis virsraksti. Nebūtu ieteicams veidot savu dokumentu tā, lai virsraksti sekotu viens pēc otra bez teksta. Ir jābūt ievadu tekstam, kas izskaidro katru no virsrakstiem. Tāpēc šis ir ar domu, ka pirms tam ir teksts rindkopās, kuru jūs izklāstat. Tad nospiežam OK. Šis ir gatavs. Un heading 3, modify. Šeit mums ir 12. būtu izmērs, centrējums pa kreisi. Format paragraph, un šajā gadījumā mums paliek tie paši nosacījumi, single, un šeit ir 6 pirms teksta un 6 pēc virsraksta. Pie atkāpes liekam, ka nekas nav vajadzīgs arī, ok, un tas mums ir gatavs. Pēdējais, ko būtu jāizdara, ir jāsliek pareizā numerācija, sagatavēt, tas jau ir izdarīts. Manuāli tas izskatās šādi, mēs aizējam uz paragraph rindkopu, šeit atrodam podziņu multilevel list un izvēlamies lūk šo stilu ar pareizo numerāciju un stilu nosaukumiem. Izvēlieties šādu stilu, tas automātiski tiks piešķirts visiem jūsu headingiem, un tad jūs ar viņiem varēsiet turpināt darbu. Sagatavoties jau viss ir iestrādāts, un ar to var strādāt. Pēdējais ir sagatavot vēl vienu stilu, jo, piemēram, redzam, kad piešķirot stilu saturs tekstam tiek pielikts klāt numurs, un priekš satura secinājumiem un priekšlikumiem un bibliskā sarakstā numerācija nav vajadzīga. Līdz ar to jūs bet tam tomēr ir jābūt virsrakstam, un lai Words to pareizi saprastu, jums būtu jālieto atsevišķs stils, vai jūs varat vienkārši manuāli izdzēst šeit numerāciju un atstāt centrēt tekstu. Tā arī var izdarīt, tas ir viens no variantiem. Bet apskatīsim tomēr tīrāko risinājumu ir uztaisīt jaunu stilu. Tad mēs ejam šeit apakšā uz New Style un veidojam stilu ar nosaukumu virsraksti.
Kas šeit ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka stils ir bāzēts uz heading 1, ka šeit viss ir tas pats, izņemot vienu lietu pie format numbering. Jums ir jāizvēlās, ka tas ir none. Tur ir jāieklikšana, jānospiež OK, un lūk, jums parādās stils virsraksti, kas ir tas pats headings, bet viņam nav numerācijas, un jūs ar viņu varat darboties kā ar parasto dokumentu. Lūk šādi. Šādā veidā jūs sagatavojat savu dokumentu pamatdarbam, un jūs tālāk varat turpināt ar viņu strādāt, jau ievadot iekšā tekstu, sadalot savu tekstu daļās, nodaļās un apakšnodaļās. Dokuments ir gatavs.